šaura ceļa saskrējās divas smagās mašīnas. Cilvēku sejas bija asinīs, sadragāts krūškurvis, vēdera dobumā iekšējā asiņošana, lausti kauli, sasitumi. Viena no mašīnām aizdegās. Kāds garām gājējs piezvanīja uz 112. Pirmie atbrauc ugunsdzēsēji uzreiz pēc viņiem neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atklājās, ka viena no mašīnām neutralizēšanai veda nesprāgušus lādiņus. Tieši šī mašīna dega. Tā varēja būt katastrofa. Šīs ir reālas vietējā līmeņa civilās aizsardzības mācības. Ugunsdzēsēji, saprot, bija pirmie, kas uz šejienu atbrauca. Tieši tā, jo tika saņemta informācija par ceļu satiksmes negadījumu, kad ir nepieciešama cilvēkiem palīdzība. Kā reālā situācijā, kurš ir tas, kurš atbrauc pirmais? Policija, ātrā medicīniskā palīdzība vai ugunsdzēsēji? Viss ir atkarīgs no attāluma, kur katra brigāde atrodas. Dotajā brīdī atbrauc pirmie ugunsdzēsēji un veic šo seku likvidāciju. Divas smagās mašīnas deg. Iespējams sprādziens. Atklājas, ka vienā no mašīnām ir smagi artilērijas lādiņi un aviācijas bumbas. Visa šī bagātība tiek vēsta neutralizēšanai, bet tagad iespējams, ka sprādziens notiks Cēsīs, gandrīz centrā. Blakus atrodas skola. Tiek pieņemts lēmums bērnus steidzoši evakuēt. Ārkārtas komisija nekavējoties iesaista zemesargus, jo viņi zina, ko darīt ar lādiņiem, un viņiem ir cilvēku resursi. Zemesargi tika pacelti pēc trauksmes augšā. Ieradās bataljona dislokācijas vietā, tika sadalīti grupās pa 10 cilvēkiem un ar grupas vecāko. Grupas vecākais tieši kontaktējas ar civilās aizsardzības štāba operatīvās plānošanas daļas priekšnieku, kurš nosaka katram grupas vecākajam, kurā vietā grupa darbojas, kura iet skolas evakuācija, kura nodarbojas ar apkārtējā perimetra ierobežošanu. Attiecīgi, kad šie divi uzdevumi tiks veikti, tika iesaistīti 54. inženiertehniskā bataljona nesprākstošās munīcijas neutralizēšanas vienības karavīri, kuri veiks sprādzienu bīstamo priekšmetu pārvietošanu no cietušās transporta līdzekļa ceļa satiksmes negadījumā iesaistītā uz drošu vietu projām. Zemesardze un pašvaldība bija iniciatori šāda veida civilās aizsardzības mācībām, un zemesardzē šeit ļoti svarīgi uzdevumi. Viņi ir iesaistīti bērnu evakuācijā no skolas. Reālā situācijā tas būtu ļoti svarīgi, un 500 metru radiusā drošības perimetra izveidošana. Otrā grupa 19, 2 pasniedzēji. Skolā bērnu vairāk nav. Šīm mācībām nav tieši sakara ar nelaimi, kas notika Rīgā. Šīs mācības bija plānotas jau labu laiku iepriekš. Un šo mācību mērķis ir saprast, kā strādā operatīvie dienesti, kā veidojās sadarbība ar Zemesargu bataljonu, ar Nacionālo spēku instruktoru skolu, kas ir Cēsīs, lai mēs varētu reālajā dzīvē paskatīties un izmēģināt mūsu visu kopējo spēku šādu krīzes situāciju novēršanai. Ja vajadzētu likt atzīmi uz doto mirkli, es varētu ielikt kādu 6, 7, ne vairāk, jo pēc 10 baļu sistēmas, jo daudzi momenti, kas bija plānoti, ir izdevušies ļoti labi, bet viens otrs moments, it īpaši šeit pie skolas evakuācijas, mums ar glābšanas dienestiem nepārāk labi sanāk, tīpaši dotajā mirklī bērnu evakuācija no skolas, kas bija domāts, kad sanāks ļoti labi, bet šeit ir, var teikt, drīzāk tā kā birokrātiski šķēršļi, kas drīkst tiekt iekšā skolā, kas nedrīkst tiekt iekšā skolā un kuri veic galvenos glābšanas pasākumus cilvēku evakuācijā.
Jo pēc mācības scenārija bija tieši mums uzticēts tas moments, bet ugunsdzēsēji uzskata, ka tā ir bīstamā zona un viņi iekšā to nedrīkst. Bet tādā pašā laikā viņiem nav pietiekami spēku, lai viņi varētu šo pasākumu veikt un pārvietot bērnus projām. Attiecīgi šeit nācās pieņemt papildus atsevišķu lēmumu, ka šeit pārņemam vadību mēs. Ļoti mierīgs un nosvērts. Visu pārdomājis un ieplānojis. Tā mācību norises laukumā izskatījās kapteinis Māris Skrīvelis. Nedod Dievs, protams, ja kaut kas tāds reāli notiktu. 3 reizes jāpiesit pie koka un jāpārspļauj pār kreiso plecu. Tomēr tieši virsniekam, kurš visu plānoja, mūsu jautājums, kam jāpievērš īpaša uzmanība reālā situācijā. Pirmais jau es teiktu saviem kolēģiem, varbūt bruņotajos spēkos, lai mēģina un izspēlē šīs te mācības kopā ar pārējiem struktūru vienībām, policiju, ugunsdzēsējiem, ātro palīdzību, kad uzreiz mēs konstatējam daudz kļūdīgas, un tas mums atvieglo, kad pienāk šī reālā situācija. To es gribētu novēlēt, kad mēģinam, jo civilās aizsardzības plāns ir viena lieta, bet tā, ka mēs praksē sanākam kopā, mēģinām to darīt, tad parādās pavisam cita bilde, un pēc mācībām mēs to varam novērst. Ja? To es novēlētu. Un tagad neliela liriska atkāpe. Pašā mācību noslēgumā satikām zemessaru, kurš tēloja avārijā cietušo un saņēma mediķu palīdzību. Viņa seju vēl klāja traumas mulāžas paliekas. Izrādījās, ka viņam ir pieredze šādu notikumu atveidošanā, un lūk viņa stāsts. Man gan ir tāda lieta, kad amerikāņi izdeva tā certifikātu. Frontē, vai ne, man lieta bija šķirot. Likt birciņas klāt, sarkanu, melnu, zelta, var sakot, kurus pa priekšu un kurus ko tā. Tas man cudze. Tagad jau es pats nesapratu, vai kad man vai paņēms vai nesapratu. Kurš tad jūs tagad būtu pēc tās šķirošanas? Pēc šķirošanas es diezgan tur blakus tas tur skaļāk un brēc un visu to. Bet bija iepriekš kaut kādu gadu vairāk apakaļ bija šī te arī pansionātā no Republikas bērni bija komandas sacensības. Un tad arī evakuēja no pansionāta. Un bērniem bija kļūda, viena no kļūdām tāda, ka gāja pirmos grāmatus to, ka skaļāk brēca, vai ne? Sāp roka, sāp. Bet jūs pats kuru sev, ja jums būtu tagad jāmarķē ar sarkano, zeltano? Es ņemtu vēl. Jo vēl it kā jau kaut kāda bišķi tā kā pie samaņas it kā bija, vai ne? Es domāju, ka... Atgādiniet mums, kas ir kura no šīm, kas ir sarkans, kas zeltans, kas melns? Kā tur bija? Tur melns jau vispār laikam, jā, viss. Sarkans ir steidzams, jā, kad to... Es domāju, ka man varētu... Es nezinu. Tas ir tāds... Tā, jā, tur skatās, jā, vai tā, vai ne. Es domāju, ka man varētu varbūt to sarkano varbūt. Ja gadījumā kaut kas tāds notiktu, tad saviem kolēģiem, neatkarīgi no tā, kur tas notiktu, kas ir tas, ko šobrīd jau no pieredzes jūs varat pateikt, kam jāpievērš īpaša uzmanība? Manuprāt, ir ļoti svarīga šī ārkārtas situācijas izziņošanas, apziņošanas, komunikācijas sistēmas, sauksim tā, kurš kuram zvana, kurā brīdī, kā notiek šīs lēmumu pieņemšanas process, kādā veidā tiek iesaistīti spēki. Manuprāt, pilnīgi skaidrs ir, kad šādām arī es esmu izdarījis jau pirmos secinājumus, un noteikti mēs arī veiksim šo izvērtēšanas procesu. Manuprāt, civilās aizsardzības plānam, civilās aizsardzības komisijas darbam, viņam ir jābūt regulāri pārbaudītam, viņam ir jābūt regulāri izvērtētam, jo faktiski, un viņam jābūt aktuālam, jo, teiksim tā, gada laikā var mainīties cilvēki dažādās institūcijās, gada laikā var mainīties mobilie telefonu numuri, gada laikā var mainīties, teiksim, tā situācija ar iesaistāmajiem spēkiem, līdz ar to tam jābūt ir nepārtraukti, aktualizētam, nepārtraukti. Un es uzskatu tomēr, ka mēs kopumā šobrīd visā valsts līmenī, es teiktu, ka civilās aizsardzības mācības mums būtu jārīko daudz regulārāk, daudz biežāk, un tā, jo tas tomēr ir veids, labāk dabūt pūnus mācībās, nekā dabūt pūnus tad, kad ir kaut kāda tiešām nelaime.
Zālē klusums, klausītāju sejās uzmanība un ieinteresētība. Nacionālo bruņoto spēku apvienotajā štābā notiek ikgadējā konference. Galvenais, kāds būs nākamais gads, uzdevumi un iespējas. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ir viens no kompetentākajiem šajā jautājumā. Mums jāturpina strādāt trijos galvenajos prioritīvos virzienos. Pirmais ir valsts pašaizsardzība. Šajā grupā es gribētu īpaši kā nozīmīgs uzsvērt mācības NANEJS, mūsu iekšējā struktūras sakārtošana krīzes kara laika uzdevumu veikšanā. Un arī, gribētu teikt, kvalitatīvajā koordinācijā starp dažādām bruņoto spēku vienībām, mācību centriem un tā tālāk, lai mēs nedublētu uzdevumus, lai mēs spētu veidot vienotus bruņotos spēkus, kā piemēram minot pretgaisa aizsardzību, inženiertehniskie spēki, tāpat tās artilērija un tā tālāk. Ja, šīs nosauktās vienības un daudz cits, kuras neminēja, atrādās dažādu spēku veidu pakļautībā, tad šeit prasās vienota metodiska apmācība, reglamentu. Vienkārši ar efektīvu, tā izskaitā ir līdzekļu ekonomija patiesībā, cilvēku resursu ekonomija kopumā. Tātad mums uzdevums ir būt efektīvākiem, būt kvalitatīvākiem nākamā gadā valsts pašaizsardzības uzdevumu veikšanā. Otrs lielais bloks ir starptautiskās operācijas. Visas tās, kur mūsu karavīri ir gatavi un dodās pildīt kaujas uzdevumus, vai tā būtu pirmām kārtām jau Afganistāna, tāpat arī Malī vai Atalantā. Tātad visu štābu un izbruņoto spēku atbildīgo virsnieku un instruktoru spēja gatavot, pāraudzīt, sagatavot karavīrus atbilstoši uzdevumam. Un trešais lielais bloks ir atbalsts civilai sabiedrībai kopumā, civilām struktūrām, mūsu partneru struktūrām, tie pašiem glābējiem, kā piemēram šī traģēdija, arī Zoltos traģēdija rādīja, ka mums ir jātrenējās, jāgatavojās, jābūt efektīvākiem atbalsts sniegšanā dažādām valsts institūcijām. Mans vēlējums jums nākamā gadā būtu tieši tāds, lai mēs pildītu profesionāli savus pienākumus, bet lai mēs darītu visu, lai mazinātu riskus mūsu dzīvībai, veselībai, lai katrs komandieris, katrs atbildīgais darbinieks, vienalga, kur amatā atrodoties, domāt par savu karavīru, domāt par savu tuvāko, domāt par savu pienākumu. Gribētu pateikt paldies ģimenēm par izturību, izpratni, jo es atkārtošu, ko es parasti saku, kad bruņoto spēku ģimene, karavīru ģimenes ir neparasts ģimenes, jo tas darbs nāk līdzi uz ģimeni. Ja ģimene nevar nepārdzīvot par savu karavīru, tad es arī vēlētu jums gaišs, mierīgs, priecīgs Ziemassvētkus visiem karavīriem, visiem ģimenes locekļiem. Un karavīri parūpējas, jūs pasakiet paldies saviem tuvajiem, viņi to ir pelnījuši. Laimīgi jaunā gadu, priecīgus, gaišs un mierīgs Ziemassvētkus. Mēs visi zinām, kā ir ar Ziemassvētku dāvanām. Sākumā ir vēlēšanās, īsta un neviltota. Tad vēstuli vai savādāk materializēta vēlme, un tad arī viss piepildās. 19. decembrī Latvijas armijas vienības saņēma ilgi gaidītu Ziemassvētku dāvanu. Svinīgā ceremonijā bruņoto spēku vienībām tika nodotas Norvēģijas bruņoto spēku dāvinātas automašīnas. Ceremonijā piedalījās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Raimonds Graube, Norvēģijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jānis Ole Grēvstads un Norvēģijas aizsardzības atašeja Latvijā pulkvede Brita Tūve Berga Brestrupa. Latvijas armija dāvinājumā no Norvēģijas saņēma 134 Scania P53 5 un 8 tonu kravas mašīnas, 8 Scania tehnikas evakuācijas mašīnas un 12 Mercedes-Benz sanitārās mašīnas. Norvēģijas bruņotajos spēkos šīs automašīnas atradās ilgtermiņa uzglabāšanā rezervē. Tās ražotas 1990. gados un ir labā darba kārtībā. Man ir liels prieks, ka mēs tiešām esam nonākuši līdz vēlamajam rezultātam.
esam saņēmuši šīs automašīnas, jo tas bija grūts darbs pārliecināt Norvēģis arī mums atdot, uzdāvināt šīs automašīnas, jo pēc būtības viņas ir tik labas, ka viņas bija paredzētas pārdošanai, ja tā godīgi saka. Pateicoties, teiksim, mūsu gan sakariem, gan arī tam, ka mēs esam dažādos militāros projektos kopā, tā skaitā Afganistānā, mēs spējām, teiksim, ar Norvēģiem šo vienošanos panākt, un tagad pirms Ziemassvētkiem tiešām, es domāju, 154 automašīnas. Tik daudz, tik labu mazlietotu automašīnu mums vēl līdz šim nav bijis. Un, manuprāt, tas ir viens labs projekts, kas ir izdevies. Solījums ir izpildīts, un es skatos uz priekšu, kā teikt, jauniem izaicinājumiem, un es ceru, ka būs jauni dāvinājumi un jauns iegādes. Var teikt, ka tā ir laba Ziemassvētku dāvana Latvijai, armijai? Es tā ceru, ka karavīri un zemesargi to novērtēs. Dzīve rādīs, kā būs ceļa, kā būs poligonā. Bet jūsuprāt, tās ir labas mašīnas? Skānis pats par sevi laba mašīna. Jūs jau esat izbraukuši, jau ir tā? Nē, mēģināsim. Nu, vismaz izskatās labi. Kā jūs domājat, ko šīs mašīnas darīs jūsu vienībās? Nu, ko darīs? To, ko darīja arī vecās mašīnas. Jā. Kāds ir tas viņa darbs? Nu, lielgabali, UVS, dīzeļi, piekap pārvadās. Karavīru vadāšana arī? Karavīru vadāšana apkalp. Parādās. Nē, parādās, mēs arī brauksim laikam, jā. Kāds viņām ir nobraukums? No kaut kādi 4 līdz 20, 25 tūkstoši. Jā. Tas jau praktiski jaunas mašīnas pat neiebrauks. Bet militārā tehnika, cik viņi tiek izmantot? Jebkurā valstī militārai tehnikai ir gadi, bet nav noskrējieni. Jūsuprāt, tur varētu būt, ka vēl oriģinālais benzīns iekšā ir palicis? No pie 3000 nevar būt oriģinālais. Nevar vairs, Cik tad bija 100 litri? Nē, 200 litri, 200 litri bākai. Bet eļļa tad ir 100%. Vēl nav, varbūt reiz mainīta. Apmēram, ja vidēji uz 10 000 maina eļļu, tad 3000 vēl ir oriģinālā. Bet tas nesaka to, ka tas ir labi. Jo eļļa ir kāda lieta. Kāpēc eļļu mucās ar plasmas iekšā? Jo viņai visi tās piedevs, viņas noreaģē ar metālu. Un eļļa nedrīkst stāvēt, tā ka diez vai ir oriģinālā eļļa. Ja jums viņa būs jāmaina? Jāmaina būs jebkurā gadījumā, jā. Jā, ko jūs paši sev gribētu viens otram novēlēt, kad esat šādu Ziemassvētku dāvanu saņēmuši? Priecīgs Ziemassvētkus. Lai riko? Jā. Lai riko. Visiem Latvijas karavīriem, viņu ģimenēm, jaunsargiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem es gribētu novēlēt mierīgus un klusus Ziemassvētkus pēc tiem pēdējiem satricinājumiem, kas mums, diemžēl, ir bijuši šajā jau aizvadītajā gadā, kas mūs lēnām pamet. Un es gribētu arī vēlreiz atgādināt, ka šie klusie Ziemassvētki ir domāti, lai būtu kopā ar saviem mīļajiem un pārdomātu tās vērtības, tās lielās lietas, kas mums visiem ir pašos pamatos, kas mums ir svarīgas un kas ir svarīgas mūsu valstī. Atcerēties, ka galu galā nevis pasaules centrs esam mēs paši, bet kaut kas vairāk. Gan ticības ziņā, gan arī mūsu valsts ziņā. Priecīgas Ziemassvētkus! Jaunsardze šovasar uzsāka veiksmīgu sadarbību ar Lielbritānijas armiju Cadet Force. Tā savā būtībā ir līdzīga organizācija, bet ar daudz lielāku gada skaita ziņā pieredzi. Šī kustība ir ļoti līdzīga. Viņiem tā ir organizācija. Protams, 150 gadu pieredze. Tas ir pietiekoši, lai mēs varētu no viņiem mācīties. Un pats galvenais, ko es redzēju, bija šī sistēma gan jaunsarga apmācībā, gan ļoti svarīgi, kas ir mums, ir šī instruktora apmācība.
Un, protams, mēs varam mācīties un arī ieviest pamazām to, ka jaunsardzē vēlas nākt strādāt brīvprātīgi, pēc iespējas vairāk cilvēki no tautas, vecāki, skolotāji, jo tā viņiem tur notiek. Un patiesībā atnākot viņi iziet kursus, viņi mācās, un pēc tam pamazām sāk strādāt ar jaunsargiem. Mēs varētu ieviest uzreiz to, kas ir atkal Britiem, kas man patīk, šī te jaunsargu zīmotnes, kas nosaka gan viņa gatavību, šos te viņa līmeņus, zīmotnes, kas izceļ viņa kaut kādā veidā kā instruktoru palīgu un tā tālāk. Un, protams, pats plašākais, ko es domāju, vajadzētu iet mums tautā, mums vajadzētu reklamēt vairāk sevi, rādīt sevi, lai lielāks atbalsts būtu no pašvaldībām, jo, kā mēs zinām, bez pašvaldībām jau mums grūti tālāk izdzīvot. Te pašā laikā apvienotā karalistē jūras spēku kadeti dzīvo tikai uz ziedojumiem un uz mecenātismu. Kaut kas šajā cilvēkā ir maģisks, piesaistošs. Dažreiz to sauc par harizmu, bet galvenais jau ir uzticība un siltums, ko Deivids Smetkursts izstaro. Zāle ir pilna klausītājiem, un šī nav pirmā reize, kad uz tikšanos ar garīdznieku atnākuši tik daudzi. Ar Ziemassvētku dziesmām Ādažu bāzē Deividu iesilda pašmāju kristīgā grupa History Makers. Tik lielā pazemībā viņš toreiz piedzimā. Viņš ir ticīgs cilvēks, un Latvijā pie karavīriem viņš ir pirms Ziemassvētkiem un ar pārdomām par stresa pārvarēšanu. Karavīriem tas ir svarīgi, un ne tikai viņiem. Problēmas darbā, ģimenē, traģēdija Zolitūdas Maksimā. Deivids ir dzimis Centrālā Afrikā, jaunībā dzīvojis Dienvidāfrikas Republikā, sportojis, viņš ir peldētājs, spēlē ūdens polo, boksē. Dienējis speciālu uzdevumu vienībā. Pašlaik dzīvo Austrālijā un Lielbritānijā. Gaidīts viesis arī Igaunijā, Izrēlā, Baltkrievijā, Moldovā un daudz viet vēl. Uz Latviju viņu uzaicināja NBS virskapelāns Elmārs Pļaviņš. Un tad sākas ilgi gaidītais. This is about my 9th or 10th visit over 4 years to minister to the troops around this nation. Pēdējo 4 gadu laikā šī jau ir 9. vai 10. reize, kad es viesojos pie jums. And the theme of my messages at this time is how to overcome stress in the workplace and at home. Tagad esmu atbraucis ar semināru, kā pārvarēt stresa situācijas. Gan mājās, gan darbā. How to win over stress, because stress is a choice. Jo stress ir izvēle īstenībā. Tātad mēs varam no tā tikt vaļā. We make the choices whether to become stressful or not. Mēs pieņemam lēmumu, ļaut stresam pārņemt savu dzīvi, jeb neļaut. You see, stress is not a disease that you catch because you're in the wrong place at the wrong time. Stress nav slimība, ar kur jūs saslimstat, ja jūs aizbraucat uz nepareizo vietu. We face choices all the time. Mēs pieņemam lēmumu savā dzīvē visu laiku. Un mēs varam pieņemt lēmumu dzīvot bez stresa. Ja vien mēs pareizi saliekam prioritātes savā dzīvē. Vienkārši mums vienmēr vajag atcerēties, kas ir mūsu dzīves lielākais mērķis, un tad iet uz šo mērķi un nenovērst no tā acis. Mēs savā dzīvē it kā skrienam cauri biezam mežam. And with God's help and the help of friends, we can choose the right path to achieve that. Bet mēs varam atrast īsto taku ar draugu palīdzību un ar Dievu palīdzību. This time of the year can be a very stressful time for people. Šis laiks ir, kad cilvēkus piemeklē stress. Because of the busyness of the Christmas season. Tāpēc, ka mēs šajā Ziemassvētku laikā esam ļoti aizņemti. There are so many lonely, fearful, regretful people in this world who fear Christmas time. Mums pa pilnam apkārt cilvēku ir, kuriem bail no Ziemassvētku laika. Viņi jūtas vientuļi, nelaimīgi. Maybe because they're alone. Galvenokārt tāpēc, ka viņi ir vientuļi, jūtas vientuļi. People have lost their family, lost their friends because of the wrong decisions. Viņi ir pazaudējuši savus draugus, jo ir nepareizes lēmumus pieņēmuši savā dzīvē. They carry a lot of guilt and a lot of remorse and bitterness. Viņu sirdīs ir daudz nožēlas un daudz rūgtuma. Actually, let that motivate you to get rid of those things and to focus on regaining those friendships. Tā kā, dariet, ko varat, atjaunojiet savus draudzīgās attiecības. Tieciet vaļā no visa rūgtuma un nožēlas. Because God made that way possible. Tāpēc, ka Dievs ir izdarījis visu, lai jums tas būtu iespējams.
Bez tradicionāli paredzamajiem novēlējumiem Ziemassvētkos Deivids Smetkurs lūdz mūs atcerēties par vientuļajiem cilvēkiem, dalīties ar viņiem, un mums pašiem viņš iesaka šajā laikā pārdomāt savu dzīvi, paskatīties uz to no malas un saprast, kas mums ir galvenais, paļauties uz Dievu, kurš mums dod iespējas un vada mūs. Put your life in his hands. Uzticiet savu dzīvi viņam and stay with it. Un palieciet pie viņa. God bless you. Lai Thank you Dievs for jūs listening. svētī.